vecumā es nedarīšu tagad, tad es nedarīšu to vispār, zinot sevi. Ir tā, ka mēs pirms mēneša nopirkām šo burvīgo mašīnu ar domu, ka tā būs ziemas mašīna. Mēs neesam neko viņa darījuši apmēram jau mēnesi. Es izdomāju, ka jātaisa video, kur mēs saliekam viņu 5 dienās. Kaut kas jau ir izdarīts, kaut kādi sīkumi ir izdarīti, kaut kas nav darīts, ārkas uztaisītas. Tur jau viens caurums aiztaisīts, bet ir vēl te caurumi ļoti daudz. Te ir caurums, tur spīd cauri, tur spīd cauri, un tur uztaisīts jau ir. Viņi ir jāuztais priekš ziemas un iespējams kā nākošā bunža, kurā brauks pa trasi. Drūdis, sievastāvs viņu taisa. Un plāns ir viņu sataisīt un līdz nākošajai piekdienai, jā, izdzīt ārā no krāsotavas. Jākrāso nekas daudz nav. Tur spārni, apakšējās daļas un vāks, viņš ir zils. Īsumā mašīna jāpabeidz, tāpēc filmēsim video, lai viņu ātrāk pabeigt, jo mēs nepaspēsim pat izbraukt no garāžas ārā. To es zinu pēc tā kā... Sniegu? Jā, mums vajag sniegu. 5 dienās pabeigsim šo mašīnu, lai var braukt un... Bet kā domāju, tas reāli vispār paspēt? Nereāli. Kāpēc nē? Tāpēc, ka es zinu, cik es ātri daru. Kārtīgi taisa, bet uzvani aicinu vispār. Nē. Viņš piekrīt. Ir vēl viena lieta, lai paspētu nokrāsot viņu. Mums ir baigais bonus sievastāvu brālis krāsotājs, bet viņš nav piezvanījis vēl. Es laikam pats piezvanīšu, sarunāšu un... Laimīgu jauno gadu. Paldies. Jums arī cienītais. Paldies. Man tev bija jautājums. Vai tev uz nākošās nedēļas vidu? Izdarīsim. Ok. Liek piebilst, ka tas ir 46. komplekts ar 1.8 dīzeli. Pagaidām dīzeli un pagaidām 1.8. Nopirku KBR stiprinājumu plāksnes, lai dibens turētos vietā. Iepriekšējais saimnieks glabāja viņu ziemā garāžā, ko attiecīgi sāls sagāja visur aizmugurē, kur var, un tagad izstās, kā izstās. Kāds ir skārts? 1.5. Var jau būt, ka pietiks kādam laikam. Kā lai izdomā to konstrukciju pēc iespējas vienkāršāku? Tajā pasaukumā es īsti nepiedalos. Cik pa laikam, ko bišķi palīdz, es nenācu. Man jāuztaisa no 3 daļām būs. Viņš bija no 2 daļām. No 1 daļas vesels, bet man vienkāršāk būs uztaisīt no 3 daļām. Sanāk, es te izgriezīšu ārā vidu. Vienam man ir vajadzīga apakšējiem, kur piestiprinās apakšējā plasmasas panna. Es viņam izgriezīšu šito te ārā vietu. Te piemitināšu stienīt klāt. Atliek tās austiņas. Un te man sanāk būs vieta kaut kā, tā, apmēram nogriezīšu. Caurumiņš, kur panna pieskrūvēt, otra vienkārši taisno, un te pa vidu stienītis, un tad tā viņš būs, gandrīz tāds pats, kā viņš bija. Stienītis. Bet tā, pagaid, jāpaņem stīp, lai derēs vispār. Tur vēl varēs gumiju iebāzt mierīgi. Ir gatavs, ja? Kur tāds gumiņš vispār pavarēs, jā. Varēs iebakstīt. Šādi izstās jauns bāks stiprinājums. It kā Anglijā var pasūtīt, bet... Tās nebūs nākošā piekdiena gatava mašīna. Šis daudziņš. Lūdzu. Iekšā krāsa daļa. Kā ievilkt? Tas ir labi. Būs samitināts. Tā, jāpārliek pār plāksnīt. Mēs to plāksni var iemetināt, ko mēs neliksim te grīdā. Viņa pārāk bieza un šarpa.
Es zinu, ka šis video nebūs interesants nevienam, jo mēs negāžam to mašīnu, bet tajā brīdī, kad mēs izbrauksim ārā no Oiča, mēs varam braukt uzreiz uz Raganu, pat taisno izbraukt kādu aplīti. Sarunāšu, kurš atļaus man izbraukt vienu aplīti, 2, varbūt 5. Nopirkām šaibas priekš leņķīša, lai ir bijuši lielāks leņķis aparātam. Tur nopirku arī atspēres, bijuši piesēdināts. Tā kā ir leņķis un mini leņķis, cik tur tas 4 mm šaibas uzliks virsū. Ir tas un ir vēl atspēres sēdināts, cietākas, foršākas. Vēl jāsameklē, laikam būs kaut kāda amīši. Es nokavēju viens konī pa 50 eiro. Tas bija, jā, kavēju arī vēl viens, bet nozīmē to, ka nevajadzēja. Koilas toši neliksim tagad virsū, jo koilas saēdīs sāls visdrīzākais, jo to mašīnu arī izmantošu paraukāties pa ziemu ikdienā. Varbūt kādu filmēšanu aizbraukšu viņu. Varbūt arī nē, varbūt jā, varbūt visā filmēšanā braukšu tomēr dirspiedziņa. Tāpēc, ka Valcis sazina kādai modifikācijai vēl. Kropštains ir universāls. Kaut kur tā viņam arī vajag jābūt, viņš salieks, tagad es nevaru saprast īsti, kāds viņš ir bijis. Nenolauzīsim brēmu stiprinājums, bet brēmas mēs pārvilksim, vai ne? Vajag pārvilkt brēmas, jo šī vieta ir izcili neforša. Trubas ir vienkārši koka kaut kādas jau, tad suports jāpārlasa bišķīt, jāuzliek jauna atgaisošanas, jo, es šaubos, vai atgaisosim kaut ko. Un šodien mēs, lai būtu tā iespaidīgāk, izgriezīsim ārā visus griežamos caurumus un sapratīsim, kas ir jāmetina. Šobrīd laikam būs vieta, kur nav jāiks filmēt, jo mēs griezīsim ārā visu, kas ir sapuvis, kas ir jāizgriež, lai saprastu to, cik daudz būs jāmetina. Rūti neigruzies, beidz, vienkārši močiem. Močī, piedod, es safilmēju nemontēt, tu zāģē. Šodienai būs viss, jo es eju samontēt video, ielikt iekšā, lai nebūtu atpakaļ ceļu. Mums tas būtu jāizdara, es teicu iepriekš 5 dienās, bet sanāk, ka tās ir veselas, gan arī tās ir 8 dienas līdz piekdienai nākošajai, bet viņas mums būs vajadzīgas, jo tur ir bišķi vairāk ko darīt, nekā es bijām domājuši. Ja mēs būtu zinājuši, ka viņa ir tāda, mēs būtu padomājuši par šo veiksmīgo pirkumu. Labi, kurš būtu zinājis, ka te būs jāizgriež puspakaļ ārā. Īstenībā ir cilvēki, kas būtu nopirkuši, nobraukuši un vēl pārdevuši dārgāk nekā mēs viņu nopirkām. Jā. Ja tev patika, baigi forši.